Vai investējot akcijās, tev patīk vairāk double down or double up? Ir daudzi investori, kuriem patīk pirkt akcijas, kas krīt cenā, jo tad viņi uzskata, ka viņi dabū lielāku atlaidi. Un tad viņi nopērk, un ja tā akcija turpina krist, viņi nopērk atkal, kas ir double down. Bet ir cita stratēģija, kuru praktizēja veiksmīgais investors Viljams O'Neils un arī Mark Minervini, kad viņi pērk akcijas, kad akcija ir bieži vien new all-time high. Viņi iegulda nelielu summu, un tā akcija turpina augt. Viņi iegulda atkal, kas ir double up. Lūk, viena tradera īsts video, kā viņš dara. All my best trades always come when the stock was at or above or right below an all-time high. I can't stress that. Ja uzņēmuma akcija krīt, piemēram, vairākas nedēļas vai mēnešus, tas nozīmē, ka tur kaut kas nav labi. Vienkārši tu to nezini, bet kāds zina un pārdod. Ja uzņēmuma akcija visu laiku aug, sasniedz jaunas virsotnes, tas nozīmē, ka te uzņēmumā notiek kaut kas labs, kāds to zina, ir daudz gribētāji to nopirkt. Un bieži vien tas var sasniegt jaunas virsotnes. Ar akciju indeksiem ir savādāk, jo ilgtermiņā tas iet uz augšu. Ko nevar teikt par daudzām akcijām? Dažas no tām bankrotē. Vai tu pērc uzņēmumu, kur akcijas krīt vai aug? Ieteiktu jums izbrīvēt brīvus līdzekļus pirms nopietnu makro datu paziņošanas, kādas 2 dienas iepriekš. Vai inflācija, vai Fed meetings, vai bezdarba dati. Un tad iepirkt vai nu pirms, vai nu pēc šī paziņojuma.